Es cīnījos par Latviju un cerēju, ka pēc kara tā atkal būs brīva. Tā saka vīri, kuri karoja leģionā un šodien pieminēja savus kritušos biedrus Lestenē. Vīriem sāp sirds, ka gluži tāpat kā toreiz viņi atkal ir sīki graudiņi, kurus maļ lielās politiskās dzirnas. Turpina kolēģi no TV Spektrs. Tukumniekiem Indulim, Kārlim un Viktoram 16. marts katru gadu iesāks vienādi ar tikšanos biedrībā Daugavas Vanagi. Pirms 70 gadiem viņi bija stalti jaunekļi, kuru sapņus pārtrauc 1943. gadā izsludinātā mobilizācija, un nonākšana Vācu pusē bija gandrīz neizbēgama. Tikpat kā pie piespiedu kārtā bija jāpiedalās un uz ceļu žandarmus noturēja un tur 15. divīziju likvidēja un tur aizsūtīja uz apmācībām uz Poliju, uz Dancīgu. Un tad pēc tam atsūtīja uz fronti atpakaļ. Stāsti, kā iegūtas formas ar esasiešu zīmotnēm, visiem līdzīgi, gluži tāpat kā domas, nokļūstot frontes līnijā. Es cīnījos par brīvu Latviju, nevis tādu kā šodien. Es atstāju Latviju tādu, kā bija 40. gadā, un es cīnījos un domāju, ka es pārnākšu no kara, tad arī būs tāda pat viņa. Gadu nasta ir darījusi savu, un ceļu līdz Lestenes brāļu kapiem sirmie vīri vairs nemēros. Vien Kārlis, kā viens no jaunākajiem, vēlreiz grib ieraudzīt vietu, kur pārcietas pirmās ugunskristības. Tur, kur šodien izbūvēts piemiņas ansamblis, 1945. gada februārī par viņu nolija pamatīga ložu krusa. Tāds jēdziens bailes nepastāvē. Tā tas ir, liktenis ar noliens, un tā jāsaka. Ko tu muks? Pret Kārli liktenis bijis saudzīgs un gūt vien viegli ievainojumi, bet brālēna vārds lasāms piemiņas plāksnē līdz ar daudziem citiem tūkstošiem kritušo. Mums jau tā doma bija, kad mums tiksim pie plintītiem, varbūt atkārtojas Pirmais pasaules karš, un kad mēs tiekam pie plintītiem, kad mēs sitīsim tos varenos pēc tam so zili pelēkos. Tā doma jau visu laiku stāvēja. Tā kā ne jau tā plindīts tā tika turēts, vai ne, kā saka, ka viņas ir labi, bet viņas varētu nodarīt. Tā tikai, kā saka, tas nerealizējās. Arī vēlāk Kārlim paveicies. Tūlīt pēc kara izdevies atrast darbu un izvairīties no padomju represijām. Liktenis pat izspēlējis kādu joku. 46. gada rudenī, saproties, man labi braukšana gāja, atbrauc un nofilmē un ieliek man padomu jaurudni. Pirmā lapas pusē, saprot. Runājot par mūsdienām, Sirmais kungs vien noteica, tas, kurš to nav piedzīvojis, nekad arī īsti nesapratīs. Tikmēr starp kapu kopiņām jau sapulcējušies vairāki simti ļaužu ar ziediem, ar svecītēm un vēlmi atcerēties. Lai izbeigtu ikgadējo farsu ap šo datumu, daudzi piekrist kompromisam, izvēlēties vienu dienu gadā, kad godināt visus kritušos karavīrus. Ideja tā nav slikta, bet tas ir neiespējami. Vienoties otru pusi var sakot. Tas ir neiespējami. Varbūt tas pēc 100 gadu būs, bet pašlaik nē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.